kalendāri skatoties mūsu no dziesmu svētkiem, kārtējiem, lieliem, atsakot Latvijas vispāriem dziesmu svētkiem, mūs šķir, nu jau varētu teikt gads, ja, jūlijas jau tepat ir klāt, bet cik tālu tad mēs esam šai ziņā mākslinieciskā ziņā, cik mēs esam tālu no tādas dziesmu svētku pilnības, mākslinieciskās? Pilnība jau neviens nezin, kāda tā pilnība, kurai mēs varētu pietuvoties. Bet visādā ziņā tīri no muzikālā, es uzsveršu muzikālā viedokļa, jo, kā es teicu, daudz iestrādes šobrīd, kas ir māksliniecisks un režisorisks, vēl tikai tagad sāks attīstīties, reāli darbojies. Bet muzikāli mēs esam, es domāju, ļoti labā stāvoklī, jo kori tagad izbraukājot, burtiski visu Latviju izbraukājot, skatiem tagad 2 mēnešu garumā. Nevienā vietā nav nekāds katastrofāls stāvoklis, nevienā. Ir kaut kādiem izņēmumiem, par kādiem dažiem koriem, sīkumiem kaut kādiem, bet ir tāda salīdzinoši mierīga sajūta par to kopu procesu muzikālo, jo tādu, izgāšanos nekāda nebija, un, manuprāt, tas nākamais gads būs tieši tāds, kas mēs varēsim uzlikt mākslinieciski jau ar kopmēģinājumu, jo, ka kopmēģinājumus jau dziesmas vadīs jau tie diriģenti, kuri arī reāli svētkos tās dziesmas interpretēs, un tas ļoti būtiski šajā sagatavošanas procesā, lai tā dziesmām strādā kopkoriem visā Latvijā tie cilvēki, kuri ir diriģēti svētkos, lai jau tās mākslinieckās iestrādes var tomēr tikt iedziedātas. Nākamais noslēguma koncerts būs tādā līgo zīmē. Vispār visi svētki ir līgo zīmē. Tā kā tas ir ļoti būtiski. Mums ir viss tā tīri rituālistiski, mēs tā mēģinām centrēties ap līgo nakts notikumiem. Nu, saprotams, ka mēs nevaram nekādā veidā ne etnogrāfiski, ne teatrāli to pārnest, un nav tāds arī mērķis. Visā ziņā viss šīs sajūtas, kas mums ir kopējais būtiski, un līgo viss burvība, maģiskums, trakums, uguns, tas viss tajā tiks ietverts. Tas ir viens, tas pat tā tēmloku runājot. Skaidrs, ka katram laikam ir jānes līdz kaut kāda daļa no savas elpas. Jo mēs nevaram tikai dziesmāt padarīt par muzejisku vērtību. Tad viņi nebūs nevienam drīz vajadzīgi, jo ir ļoti brīnišķīgi, ka katros svētkos nāk klāt kaut kādas spilgti jauni darbi. Tādi bija arī pagājušos svētkos, un šogad mēs ar Airu ļoti apzināti negājām to ceļu, ka tikai klasika un tad ir tikai jaunā muzika. Mēs apzināti izvēlējāmies diezgan daudz skaņdarbus, kas mūsuprāt pagājušajā gadā dziesmētos izskanēja pirmo reizi, bet ļoti, ļoti spilgti sev pieteica. Un tādas ir vairākas dziesmas, kuras nav iemesli pateikt viņam nē, jo visu, ko viņš iemācījies pirms 5 gadiem galā. Un viņš ļoti labi aizgāja, un īstenībā šogad daudz no tām dziesmām aizies vēl labāk, jo tomēr viņš kaut kur ir nozēdēts. Skaidrs, ka paudzes bišķi pamērnījušās, un dažiem tas nav jauni, bet tomēr lielākā daļa dziedātāji jau ir tie paši, un viņi atcerās tās dziesmas. Un tagad daudz, kas skan pat vēl pārliecinošāk. Tā kā tas bija tāds apzināts solis, un skaidrs, ka būs arī jaundarbi, un tādiem ir arī jābūt. Kā es jau minēju, tieši tā iemesla dēļ, ka mums jādod arī mūsdienu komponistiem izpausties un mēģināt savu roku tur. Un viens tāds liels jaundarbs būs Uģa Prauliņa, tas centrālais līgo skats, fiestas skats, ritīgās īstrakošanās. Tas būs Uģim Prauliņam, jo Uģim ir šī te starpžanru pieredze, gan tīrā klasiskā kormuzikā, gan viņa ļoti spēcīgās etno zināšanas, gan viņa spēcīgā roka pagātne, gan viņa tāds labā nozīmē primitīvais mūzikas tvēriens ir ļoti atbilstoši tam, lai tieši šādu ainu, manuprāt, Uģis uzburtu ļoti, ļoti veiksmīgi. Būs arī Valta Pūces skaņdarbs, būs pirmo reizi svētkos. Šie tie grūtākie, Artūra Maskata gabals ir grūti, bet tas jau nav no pagājušā gada. Līdz ar to mums būs pārstāvēt gan Valts, Artūrs Maskats un Uģis Prauliņš. Ir arī iekļauti 2 trimdas komponisti, jo, manuprāt, arī mēs kaut kā mēdzam viņus piemirst. Bet kaut kas ļoti labs jau radies ir visu to gadu gaitā. Un protams, pats par sevi Imanta Ramiņa Pūtvēņa, kas jau ir kļuvusi par tādu, jau arī hrestomātisku vērtību, jāsaka, pēdējos 20 gadu laikā Latvijā. Tā būs, bet arī pilnīgi jauns nāks klāt Rihards Skulte. Rihards Skulte viena līgo dziesmu, līgo blokā, kas ir, manuprāt, ļoti veiksmīgi miniatūra līgo. Viņa ir ļoti labi aizgājusi tagad, kuru viņa ir lielāko prieku dzienu. Un tā kā tas, es domāju, tāds jauks pienesums un labs stils starp latviešiem šeit un latviešu diasporām ārpus Latvijas. Mēs esam izņēmuši šogad ārā Paula manai dzimtenē, kur nav, jo tas arī tāds apzinās lēmums, un
Ne jau nekas kā pret dziesmu, bet man ir tāda sajūta, un es saku, savā vārdā, tas nav mūsu kaut kāds rāra viedoklis. Man liekas, ka ir vienkārši pienācis laiks, ka mums jābeidz draudēt ar 5. gadu un ka mums asins lietas tagad tulīt nāks kaut kāds, un man liekas, tas laiks ir aizgājis. Viņš dabīgā nāvē ir beidzies, un man liekas, ka ir jau dabīgi ir atnācis laiks, kad saule Latvu sēdināja Baltas jūras maliņā. Jo tas ir būtībā 90. gads bija 5. gada beigu sākums. Man liekas, tagad 20 gadu laikā tas ir pilnīgi dabīgi ieņēmis, un koncertam nedrīkst būt entās kulminācijas. Nedrīkst būt. Un ļoti ilgu laiku gan Mārtiņa Brauna dziesma un Raimonda Paula dziesmas līdzvērtīgi viņi stāvēja cilvēku apziņās kā kaut kas ļoti būtisks un svarīgs. Un vienā brīdī, man liekas, ir viena tā kulminācija jānoņem. Tas nenozīmē, ka viņi kādos svētkos nevar atkal skanēt, vai ja tauta pēkšņi sāk liekt, ka viņi nevar dziedāt. Protams, ka ne, bet kādā ziņā un tāda programmas loģikas viedokļa, man liekas, beigās vairs 5. gadu mums nevajag. Tā ir man absolūta sajūta. Ka, katrai lietai, katrai dziesmai ir savs laiks. Un, ja Gaismas pilī tā ir mūžība, tad man liekas, ka tā ir dziesmai 90. gads bija beigas.